Edgars Kārkliņš, 21. numurs Sporta kluba Babītē. Edgars, kā pagāja spēle? Vai viss izdevies un vai esi apmierināts savu spēli? Nu, pēc zaudēšanas vienmēr ir tā, ka neapmierina. Protams, vajadzēja vismaz 1-0 varbūt tās vajadzēja savus momentus. Vajadzēja savus momentus iesist, ko vien varējām. Bet, protams, mēs pirmo nedēļu praktiski trenējāmies. Un es domāju, ka priekš pirmās spēles tas ir pilnīgi normāli. Ja. Kas bija zināms pirms spēles par Liepāju un vai bija kaut kādi īpašie taktiskie uzdevumi? Īpaši nekāda nebija. Mums bija jāsavāk no aizsardzības viss. Lai praktiski doma bija tāda, lai mazāk ielaistu. Bet, protams, vairāk ir aizsardzības un mums treniņi vēl priekšā un spēles priekšā. Es domāju, ka uzvars arī mums būs ar pašu. Kādā fiziskajā formā atrodies pats un kā iet komandas partneriem? Fiziskajā vēl neesmu 100% gatavs. Varbūt uz kaut kādiem 70% esmu gatavs, bet komandas biedri arī. Es jau teicu, nedēļu mēs tikai trenējamies. Un es domāju, spēlē viss redzams, ka viņš arī piekūstam un tā tālāk. Bet mēs arī nospēlējām otro puslaiku mazākumā. Es domāju, ka puiši cīnījās. Fiziskais tāpat caur spēlē vienmēr ir labāk gatavoties nekā, piemēram, treniņos skriet vai ko tādu. Ņemot vērā šo spēli, kādas būs prognozes uz nākamo spēli? Nākamos prognozes, uzvar, jāuzvar. Vienmēr ir jāgrib uzvarēt, un ja gribēs uzvarēt, tad arī ar to pašu arī sanāks viss. Ja palūkšu no 1 līdz 10 novērtēt spēli kopumā, kāda būs atzīme? Ja zaudēt, tad vienmēr ir parasti slikts atzīmes, bet es došu 7. Es domāju, ka puiši malači cīnījās, rādīja raksturu vienkārši. Es domāju, labi, mēs zaudējām, bet raksturu parādījām, ka mēs varam tomēr spēlēt. Nebūs tā, ka pirmo līgas komandu mēs izgāzīsimies. Paldies, veiksmi darbos!